Un kas to nosaka? Visu šo nosaka ministru kabineta noteikumi numur 597 2004. Gada vides trokšņa novērtēšanas kārtība. Tas var sajaukt, vai vidas trokšņa novērtēšanas pārvaldības kārtība. Tur iznāca ikotnē viņiem nomainīja nosaukumu, bet atstāja numuru un datumu. Bet principā tie 597. 2004. Gada noteikumi ar 2010. Gada pētījumu grozījumiem. Tur ir noteikti gan tas, kādi ir vidēji izsvarotie trokšņa līmeņi dienā, vakarā un naktī, gan pēc kādas metodikas tas ir vērtējams un neatbilstošas metodikas netiek atzītas. Gan arī tas, kas to drīkst darīt, jums bija jautājums, kas ir pateicis, ka tas vai cits uzņēmums to drīkst darīt. To ir pateicis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, kas ir SIA, nezinu, kāpēc tā ir SIA, bet tāds birojs mums ir, tas izdod akreditācijas apliecības, un šo novērtējumu veids atbilstoši akreditētas. Tātad tas, mēs kāpēc likuma izpratnē saucas trokšņa laboratorijas. Nu, arī mērījums, gan modelēšana. Diezgan absurds bija jūsu viedoklis, ka Latvijā neesot ar ko mērīt troksni, jā. Mans pastāvīgais sadarbības partners ietekmes uz vidu novērtējumos ir CR un DF akustika. Ļoti nopietni eksperti, protams, akreditēti no galvas līdz kājām, kā uzņēmums, kā tas eksperts individuāli. Mēs jums varam tā kā pasūtīt, to es arī gribēju turpināt. Šie paši MK noteikumi nosaka arī kārtību. Kā var gadījumā, ja ir aizdomas, ka tiek pārkāpti šie noteikumi attiecībā uz trokšņu normatīviem, nevis kaut kādā novērtēšanas fāzē, bet jau reāli. Kad notiek darbība, troksnis ir, to var dabā fiziski nomērīt, izsauc laboratoriju, nomēra, sastāda protokolu, ja neatbilstība ir, joprojām šie paši MK noteikumi nosaka kārtību, kādā veidā trokšņu vaininiekam ir tas jānovērš un jākompensē. To starp citu nosaka vēl arī ministru kabineta noteikumi par piesārņojošas darbības atļaujām. Cik tas varētu maksāt tādu? Taisnība sakot, tik vien kā nomērīt, teiksim, trokšņa līmeni, trokšņa avota esamības brīvību. Šajā gadījumā tas būtu lidmašīnas lidojums, pacelšanās vai nolaišanās. Es domāju, kaut kādi nepieciešamie reprezentatīvie 3 līdz 5 mērījumi varētu izmaksāt nelielu 3 ciparu skaitu. Ja es būtu darba devējs, es par šo ziņojumu, ko jūs tikko nolasījāt, jums noteikti maksātu 4 ciparu skaitu. Un kā pirms tātad? CR&D akustika saucās pretvalstiski, jo starp R un D ir zīme et, neatrisks raksts simboli. Kā tad? Sarkanām apīti dažiem ir pieejams. Sarkanām apīti ir vecāki, skatīt. Man iedēja augstu apīti, un es redzēju, un apīti Ir pieejams. iespējas iepazīties. Tas sanāk, ka iesniegumā ir noņemts nost vienu pielikt. Ir iespējams iepazīties arī veciem materiāliem, tur nekas nav noņemts nost, lūdzu. Jā. Tas Tātad, iesniegums, kas par veciem materiāliem pastāstīšu. Tātad, neapdomīgi un labu gribot iepriekšējā procedūrā, Tukuma lidosta bija vienkārši ielikusi visus tehniskos datus, kādi nevis ietekmes uz vidu novērtējumu procedūrā, kur vēl to brīdi nebija sākusies, nevis sākotnējā ietekmes uz vidu novērtējumā, kurš to brīdi jau bija sekmīgi beidzies un kur tos materiālus nevajag. Bet piesārņojošas darbības atļaujas iesniegumā, kurš šobrīd taisnība sakot ir uz laiku neaktuāls dokuments, kurš ir daudz detalizētāks dokuments jau pēc savas definīcijas nekā iesniegums ietekmes uz vidu novērtējumā. Tāpēc, ka piesārņojošas darbības atļauja tiek izdota esošai darbībai, kuru var aptaustīt un fiziski izmērīt. Savukārt ietekmes uz vidu novērtējums pēc likuma tiek veikts kaut kam iecerētam, par ko var būt tikai prognozes. Tad lūk, bija neapdomīgi un labi gribot ielikti tehniskie visi šie te palagi, šīti tā sauktie programmas, viņas netūkot. Gan trokšņa modelēšanai, gan gaisa piesārņojuma modelēšanai. Papīri, kas ir vienalga, angliski, latviski vai hieroglifos, normāls cilvēks tos nesapratīs un viņam nevajag.
Tas ir ekspertiem skatīties tabulās, kādi lielumi ir ievadīti trokšņa modelēšanas programmā, tā sauktie parametri, lai pārbaudītu, ka ārā izmestās kartas un secinājumi nav uzzīmēti ar flomasteru, bet ka tie balstās uz tiem parametriem, kas atbilst iesniegumā definētiem. Es diemžēl izteikšu pieņēmumu, ka nevienā valodā jūsu kompetence neļauj lietderīgi izmantot šīs tehniskās tabulas, ko izdod modelēšanas programma. Un šis nevajadzīgais un nevienā likumā neprasītais materiāls priekš šīs procedūras fāzes vienkārši ir izņemts šobrīd ārā, lai neradītu pilnīgi nepamatotus jautājumus, lai gan aizdomīgus, jo mazums tas ir svešā valodā uzstāts. Jā. Tur patiešām ir viena, kā teikt, šeit ir programma dati, kur es piekrītu, ka tur normāli cilvēki neko nespēj. Ir arī tāds jāpēc, kā Libora pozīcijiem kaut kur. Tieši tā. Bet tas jau ir vairāk saprotams, jā? Un tas nav tikai, teiksim, vai tad nebija tā, ka šī te informācija... Drīkst, es tomēr arī šito uzreiz atbildēšu, jo it kā šobrīd, laikam, tas brīdis, ka jūs pārtraucat, man nevis es pārtraucu jūs, jā. Tā kā es turpināšu. Kaut arī tiktu nedaudz pārtrauc. Jā, varbūt bez piezīmēm mēs arī ļoti korektīvi šeit diskutējām. Jā, tātad arī tie bija tie tehniskie dati, kas ir saprotami tikai pilotam. Tātad starptautiskās komandas, kas pilotam ir jāzina, tur bija grādi un minūtes, tur bija pacelšanās slīpumi. Tas bija tehnisks dokuments, ko lidostas profesionāļi, teiksim, kā profesionāla informācija bija novērtējuši. Ja jums ir pilotu licence, tas ir iespējams, es nezinu, tad jūs varbūt to varētu saprast, bet ar mazu niansi. Tad jums tas ir jāsaprot angļu valodā, kura arī tiek izmantota visā pasaulē. Te arī tāda informācija par tiem tankiem mums, jā, tad faktiski, kas, teiksim, es tā saprotu, ka te ir par te ir tāds liquid contents of storage tank, tas ir kaut kāds jūsu naftas produkts, kas tur tiks izlietot, benzīna tanka kaut kāds tanks, un tas arī ir angļu valodā, jā, teiksim. Un es tā skatos, ka varbūt, bet šis tas tomēr gāja kā pielikums jūsu iesniegtai informācijai, vides pārvaldības valsts birojā sākotnējā, teiksim, izvērtējuma ietvaros pareizi. Tad tas nozīmē, ka jūs tad vienkārši esat izvēlējušies nevis pasakot līdzi, lai visiem ir skaidrs, jo tā informācija ir iesniegta, mēs tā nevaram vienkārši izrādīt. Jūs nevis pārtulkot to, kas vienkārši tā kā izrādāt, jā? Bet kurā gadījumā viņi bija pieejami? Mēs publicējam informāciju, kas atbilst kā minimums likumā prasītajai informācijai par paredzēto darbību šajā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras fāzē. Patiesībā daudz vairāk, kā jau es teicu, bet jūs varat līdz 18. maijam rakstīt iesniegumus. Ministru kabineta noteikumos tādos punktā un tādā ir teikts, ka jābūt tādai un tādai informācijai, kuru piedāvāt jūs materiālus, mēs neatrodam punkts. Un nākamais. Tādā garā. Un tālāk par to visu, kādas tieši lidmašīnas lidos, vai uz vienu pusi, vai uz otru pusi, vai uz abām pusēm, un vai tikai uz turienu, un aizpuri, vai par Rīģi. Es gribētu varbūt tomēr šeit par tulku neuzstāties, bet palūkt varbūt speciālistus komentēt. Vai es varu pieskarties vēl pie papīriem, kā mēs vēl te tikko? Te pa parakstiem, ja? Te ir kaut kur parakstījis kāds Tukuma airport pārstāvs, teiksim, ka tas ir tas gala, teiksim, es kaut kā neredzu. Es atbildēšu šo jautājumu. Vēlreiz paskaidroju. Šis materiāls ar parakstītu vēstuli uz Tukumas airport. Veipapas oficiāli 26. aprīlī, vienu dienu pirms izsludinātā procesa sākuma 27. aprīlī, ir iesniegts gan Tukuma novaddomē, gan ar kādu pašu vēstuli Angurs novaddomē. Bet pašu papīru nav vairs. Bet tātad tas ir vienkārši informācijas materiāls novietošanai klientu apkalpošanas centrā cilvēkiem iepazīties. Tas ir iesniegts ar oficiālu pavadvēstuli, un tas ir informatīvs izvilkums no daudziem dokumentiem, kas tur ir iekšā daži arī ar visiem parakstiem, ieskaitot vidas pārvaldzības valsts lēmums, tur ir par ietekmes uz vidas novērtējumu piemērošanu, arī Ventspils reģionālās vidas pārvaldes sākotnējais novērtējums. Īsi sakot, tas ir tikai informatīvs materiāls, jūs varat to salīdzināt arī
saikot internetā pieejamo un konstatēt, ka tur viss ir tiltu apjomā, vairāk un Tad pavadvēstuli tas, nu, ka jūs sakat pavadvēstuli, tas... Pavadvēstuli ir Tukuma nometnome saņemšana. Zīmogu paprastīja, protams, 26. aprīļa zīmogs saņemšana ir, varam būt droši. Bet labāk pārbaudīt. Tā, un tad attiecībā pār Pēters Andersons, Mariupol pārstāvs. Attiecībā pār Žiglavu. Kas tā paliek? Skrēcīgi, jā. Uzdevāt tādu jautājumu. Es atvainojos, atsiet šeit, un kā kundze latviešu patriotu tikko runājiet pa Latvijas. Jā. Viņš kā droši sāk, es tā domāju. Jā. Varbūt neorganizēsim vēstures apstākļu, mēs visi zinām, varbūt patiešām... Jā, es tikai vienkārši lūgtu savu pierastību, kā jo šis jautājums bija pacelts jau iepriekšējās tikšanās. Vārds sakot, skrejceļš, lidmašīna paceļās vienmēr un nolaižās pret vēju. Kāpēc tas ir? Tas saistīts ar to, ja vējš būtu no aizmugurs, viņi var samest sāņas un lidmašīna var, kā saka, noiet no skrejceļa un avārija. Ja? Vienmēr viņa paceļās un nolaižās pret vēju. Tā kā, ņemot vērā, arī šeit, kā saka, dokumentos ir, ja jūs atcerieties, arī bija tā saucamā vēja roze, ja? Kas ir, teiksim, paņemts pa gadu, kādi vēji valda lidlauka teritorijā, ja? Un, teiksim, pēc tās pašas kartas, aptuveni arī rēķināt, uz kuru pusi vairāk būs saucamie tie pacēlumi, ja nolaišanās pret to vēju. Es atbildēšu to jautājumu, ja? Tas nozīmē, ka tā rūpīgi runājot, tad lidmašīna nāk lejā, un, teiksim, ja viņi jāskaties augšā, tad viņi pa otru pusi iet augšā. Pret vēju. Jā, pret vēju, jo vienos var būt tāds vējs, trijos var tāds vējs būt, tas ir, kas ir Dievu rokās. Vēlreiz precīzi. Paceļās un nolaižās pret vēju. Tātad abas puses tiek izmantotas. Tieši tā, kā jā. Tieši tā. Nu jā, ja vējš, teiksim, uz vienu pusi, tad viņi nolaidīsies, kas ar to. Tas nozīmē, ka drīzāk varbūt, teiksim, tā viena puse. Kur tā vēja roza saucamā, jā? Kāda, teiksim, gada vidū. Kāda ir valdošie vēji jums aeroportā? Lūdzu, redziet šeit, var redzēt, pēc tās kārtas var redzēt, kāda. Te ir visi grādusos, visi grādusos. Kas tur ir? Teiksim, mums skatīties uz kuru pusi. Es saku, jūs labāk nesasprīsties tādā jautājumā, jo tāpēc, ka diskus varēs atklāt, tas ir atkarīgs no dabas, jūs pašsaprāt, jā? No Dieva kungi, jā, tas ir viens. Otrs, ja tā ņemam normālā runā, tas ir 5/5. Ok, un teiksim, bet patiesībā jau nozīmē nekā, ja lidmašīna nolaidot reiz kaut kad paceļās, tad ja te vēja jau tik ātri nemainās, ja? Tad sanāk, ka, nu, Es vēlreiz atkārtoju, tas ir Dieva kungu. Nezinām mēs to, kurā laikā un kurās Es vienkārši mums pamat principus, pēc kā lido aviācija, lidot. Ja? Tas nozīmē, ka faktiski, nu, teiksim, varbūt, ka tā mums tā, kas tur ir tiek atzīmēts par alternatīvu teritoriju, tā nāk Tukuma pilsēta, ka tā drīzāk varbūt nav tik daudz alternatīvu kā, nu, reāli, teiksim, trasi. Ja laižās lejā no tās puses, tad nāk augšā par Tukumu, ja laižās pat no Tukuma, tad droši vien, ka tur pat laidīsies pār augšā otrā. Ok. Jā, tagad otrs jautājums. Attiecībā par lidmašīnām, ja jūs uzdevāt jautājumu. Pie šitās guisāts, jā, lūdzu. Var pieprāties, ja? Te bija kaut kur izskanēja tāds, teiksim, kaut kāda ideja, ka mēs, nu kā, pilnīgi loģiski, ja tā līnija ietu nos no Tukuma pilsētas, ja? Es domāju, ka nevienā pretenzija nebūtu. Visi tikai aplaudēt un gaidīt rājumiem ar karogiem, ja? Bet realitāte ir tā, ka viņi nāk pār pa pilsētu. Jautājums ir tāds. Bija ideja, ka viņu varētu novirzīt kaut kur nostākt, kaut kur uz vienu vai otru pusi. Ja? Tas ir reāls vai tas ir kaut kāda zvejnieka, teiksim, tā? Sāksim no tā. Uzklausīt. Jo tā turas. Nevar pārmest. Redziet, uz doto momentu izstrādāts. Vispirms, kā jūs saprotat, kā kungs teica, ka mums ir plāno 3000 lidojumi. Ja? Plāno. Lai mēs varētu kaut kā attīstīt savu lidlauku darbību, mums uz kaut kādu plānu jāiet. Ja? Pieņemsim, mēs kaut kādu cipars nospraustam. Vienalga, kā saka, galēji, ja? Mēs ņemam kaut kādu, lai mēs varētu sākt savu darbību. Tas ir viens.